Skalbes piemiņas galvenā glabātāja pēc dzejnieka nāves Zviedrijā ir viņa sieva Lizete Skalbe, kas gan izdod un apkopo izdošanai viņa rakstus, gan pēc tam arī meita Ilze un mazdēls Andrejs. Un tas, kā viņi redz to Skalbes piemiņu šeit Latvijā jau drūmajos 70. 20. gadsimta 70. gados ir, ka šeit, Saulrietos, ir jābūt tai vietai, kur jārunā par Skalbi. Kā Lizete saka, tad Rīgā tās dzīves vietas ir bijušas ļoti dažādas. Un jaunībā Torņkalns, un tad ir Rīgas centrs, un tad pēc tam vecumdienās ir Mežaparka. Un to dzīves vietu ir daudz, un nevienā viņš nav tik ļoti iejuties, cik ļoti būtiski viņam ir bijuši Saulrieti un Vecpiebalga. Un tādēļ tas plāns, kā šeit visam būtu jāizskatās, jau 70. gados ir dzejnieka sievai un viņa znotam. Viņi ir sazīmējuši un izsapņojuši visu, kā šeit izskatīsies. Un tas ir laiks, kad šeit mežs ir ņēmis virsroku, kad viss kalns ir apaudzis ar krūmiem kokiem. Un tad pirms 87. gada, tajā gadā 86. 87. gada vasara ir laiks, kad visi brauc talkās, šeit tīra. Un tad arī jau tad ir ļoti daudz domas par to, cik daudz te drīkst iztīrīt, lai tas būtu Skalbes garā. Un par to tiek ļoti domāts. Un vislielākās diskusijas izraisās pēc 92. gada, kad šeit apglabā Kārli Skalbe ar sievu, viņu pelnus. Un ir skaidrs, ka tur priekšā ir meža siena. Pēc Skalbes laikā varēja redzēt gan Alauksta ezeru, gan vēl citus. Un tad tiek izlemts, ka tomēr ir jāizcērt stiga ar skatu uz Alaukstu, un tā ir tā iejaukšanās, tā pieļaujamā iejaukšanās dabā un mazliet atgriezt to lodziņu uz pagātni, uz skatu uz Alaukstu. Jā, nu koki Saulrietiem un Skalbem, tas ir kaut kas tikpat būtisks kā elpot, jo Skalbe pats vienmēr ir teicis, ka koks ir ar savu dvēseli, un tādēļ viņš savas dzīves laikā nekad neko necirta, neko nezāģēja. Viņš bija kategoriski pret jebkādu cilvēku iejaukšanos tādā brutālā veidā dabā, un arī pat ne brutālā, bet vienkārši tad, kad viņa bērni gribēja kādus krūmus sakopt, tad viņiem tas bija jādara pa kluso no tēva, jo viņš bija par to, lai tā vide, un tas ir par kokiem, lai tie aug tur, kur viņi ir iesēti no Dieva, un katram ir tiesības augt un zaļot, un tad Saulrieti faktiski ir celti no vētrā kritušiem kokiem. Jo ir grūti iedomāties, ka Skalbe varētu ņemt un nocirst šeit kokus un uzcelt sev māju. Tas faktiski nav iespējams, jo viņa tāda dzīves filozofija tam neatbilst, koku kā dzīvu būtni. Un tādēļ arī tas mājas celšanas viens no tādiem stimuliem bija tieši tas, ka gandrīz precīzi pirms 100 gadiem šeit kalnā ir bijusi liela vētra un nopostījusi visu tur augošo mežu tajā brīdī. Jo bērnības laikā šis bija kalns, Skalbes bērnības laikā apaudzis ar kokiem. Un tad, kad tas kalns kad vētra ir gājusi pāri un koki ir nolausti, tad Skalbem uz viņa paša zemes, jo šī bija Skalbju zeme, ir kokmateriāls. Un līdz ar to tas arī ir iebūvēts Saulrietos. Un tad tās pārdomas te raisās krustu šķērsu, tādēļ, ka gandrīz precīzi pēc 100 gadiem vētra atkārtojās un nu jau nopostīja Skalbes laika mežu, kas tepat mājas dienvidu pusē auga vecās egles, un tad, kad pēc vētras skatījās mežziņi, kādi tie koki ir, tad arī bija skaidrs, ka tas ir no Kārļa Skalbes dzīves laika. To mēs pēc vecajām bildēm varam redzēt, ka viņam šeit sākot dzīvot, koki pamazām sāk augt, un viņš par to ir ļoti laimīgs, un viņš nevis veido apzinātus stādījumus, bet ļauj visam augt krustu šķērsu. Jēgli ar bērzu ir blakus, un ja viņi ir cieši blakus, lai viņi aug, viņi katrs ies savu ceļu, un tādēļ arī šobrīd ir tā, ka tas kalns mums savā ziņā ir tā kā bišķiņ zaudējis līdzsvaru, jo vienā pusē vēl aizvien ir vecie koki,
otrā pusē aug jauns mežs. Bet tajā pašā laikā mēs esam nonākuši unikālā situācijā, ka mēs mazliet varam iztēloties un redzēt, kāds tad bija tas saulrietu sākums. Kārlis Skalbe savai vasaras mājai, saulrietiem, vietu izvēlējās tādēļ, ka viņš pirmkārt to pazina. Tā bija viņa bērnības kalns, Incēnu kalns, un vietai bija īpaša nozīme. Tā ir īpaši izraudzīta vieta. Varētu iedomāties, ka jaunībā viņš tādā, pat ne jaunībā, bet zēna gados uzkāpa no Incēnu mājas šeit pat kalnā augšā un skatījās uz pasauli, jo no šejienes tā pasaule pavērās. No Piebalgas pakalniem tāles, kas vilināja jauno puisi, un tādēļ arī tad, kad viņam ir kaut cik nauda un vēl vairāk dūšas, tad viņš uzceļ saulrietus, orientējot uz rietumiem, kur saule vakaros riet, un tai ainavai šeit patiešām ir izšķirīgā nozīme, kādēļ tieši šeit un tieši tā ir uzcelti saulrieti. Saulrietu teritorija nav salīdzinoši liela, tādēļ, ka tas ir tas, kas piederēja Skalbēm, Skalbes tēvam, bet Skalbes tēvs bija kalējs, tātad amatnieks, tātad viņam nebija lauksaimnieciskas zemes, viņam bija tāds pāris hektāru zemes pleķītis ap māju, un tas arī šobrīd ir apmēram 3 hektāri plus mīnus gan saulrieti, kas pieder pie muzeja, gan arī Incēni dzimtās mājas. Ikdienā šeit strādā viena apkopēja, un uz visiem mūsu Piebalgas muzejiem mums ir arī viens strādnieks. Tā, ka visi tie darbi ir pašu rokām, pašu ziņā, un jāsaka tā, ka muzejos laimīgā kārtā ir ienākuši cilvēki ar tādu mīlestību pret to vietu, kur viņi strādā, un tādu savu izjūtu, un līdz ar to te viss darbojas kā tāds zobratiņš, kur visi zobiņi saslēdzās vienotā veselumā. Dažreiz cilvēki savā starpā tie 3 pat nesatiekas, bet viens ir no rīta, viens vakarā, un tie darbi ir izdarīti. Tas ir dienā darbs, tas ir, protams, dienā, un turklāt mēs ļoti cenšamies to dabu neņemt virsroku pār dabu. Mēs ļoti cenšamies, lai tā daba šeit ir klātesoša, lai pļava, kas ir pāri ceļam un pēc varbūt kādiem mūsdienu standartiem būtu jau sen jānopļauj, lai tā tomēr paliek kā pļava, kurā aug tas, kas aug, lai tur zied pīpenes un skābenes un viss, kas vasaras laikā izzied. Un tā kā senie latvieši nopļaujam tad, kad vāc sienu. Un arī mēs, jā, protams, šeit augšā un arī atkal, lai tā puķa izzied, tas ir ļoti būtiski, ka tiek apļauts apkārt katrai puķītei, lai tā no zemes augšā ārā lien, un tas ir ļoti Skalbes garā. Tas, kur mēs esam mazliet pārkāpuši to robežu, ir celiņi, jo Skalbes dzīves laikā nekādu celiņu šeit nebija. Viņam bija simtiem taciņu visos virzienos, tā kā viņi paši ir staigājuši, tā viņas iemītas, un viņam tas ir ļoti paticis. Mēs tīri tādas praktiska nolūka dēļ esam tomēr atgriezušies pie celiņiem, jo to ir vieglāk uzkopt, un, protams, arī cilvēkiem mūsdienās ir kaut kādas savas prasības, par kurām mēs dažreiz diskutējam, vai tur ir jāatstāj viena vai otra zāle vai nezāle, bet mēs tomēr cenšamies palikt pie tā dabiskā, ar maksimāli maz iejaukšanos. Gadās arī kādreiz pāršaut kaut kur greizi, un tas ir tikai loģiski, ja kaut ko dara. Un tā mēs pirms daudziem gadiem šeit gar ceļu iestādījām liepu rindu, veidodami arī tādu veltījumu Skalbes ģimenei ar liepām, kā sievu kokiem, un sievišķo, ja mums te tas vīrišķais vairāk dominē. Un tad tikai, kad liepiņas jau tagad ir paaugušās diezgan lielas, tad mēs redzam, ka mēs esam viņus iestādījuši tieši zem elektrolīnijas. Un tad ir jautājums, kas pēc kādiem gadiem notiks. Vai mums tās liepas apzāģēs, vai mēs varēsim panākt to, ka to līniju pārceļ mazliet tālāk. Tas ir tāds labs jautājums, jo
kuru nākas nocirst, un ir tādi, lai māju neapdraudētu, ir jādara tā lieta. Bet šobrīd mēs arī apzināti tomēr stādam tā, lai pēcnācējiem par to nebūtu jāuztrauc, lai tie koki tomēr ir zināmā attālumā no mājas, jo tas ir tas, ar ko mēs saskaramies, ka kāds bērns var uzkrist uz ēkas, un tad par šo arī ir ļoti jādomā. Tad, kad šeit dzīvo Kārlis Skalbe ar savu ģimeni, tad tie mājas saimniekošanas darbi, tā praktiskā dzīves puse, vīriešu darbi ir uz znota pleciem, teiksim tā, un savukārt dažādi dārza, neliela dārziņa darbi un ēst gatavošana un viss tas ir dzejnieka sievas un meitas pārziņā. Pie ēst gatavošanas meita vairāk, un vispār meita bija laika gaitā tāda, varētu teikt, tā galvenā saimniece, jo arī Lizete pati šeit radoši strādāja. Ja Skalbe šeit vairāk tomēr ir krājis iedvesmu, mazāk tā ļoti apzināti rakstījis, tad Lizete šeit ir daudz strādājis pie tulkojumiem. Viņai šī lauku vide un klusums un miers ir bijis tieši tas, kas viņai vajadzīgs, un kā rīta cilvēkam, viņai arī rīta istaba, kur rīta saule iespīd, bet viņiem ir bijusi tepat pie šķūnīša lecektis, kur viņi ir audzējuši kādus dārzeņus tādai vasaras apēšanai, un tad tas gan bija Lizetes pārziņā. Lejā pie Incēniem vienmēr bija dārzs, kur saimniekoja Skalbes dēls, un atkal Lizete un Lizetes mamma, jo šeit dzīvoja arī Lizetes mamma, un tad viņa bija tā sencīte, kā viņa dēvēja, vecmāmiņas šajā dzimtā dēvēja par sencītēm, un tad sencīte ar tiem mazajiem darbiem, Lizete ar lielajiem un Andrejs visiem pa vidu.